Lai arī gaisa temperatūra ir virs nulles un arī sniegu vēl nemana savu darbu, no šā gada 1. novembra Liepājā uzsācis komunālās pārvaldes ziemas dienests, kas koordinēs ielu uzturēšanas un tīrīšanas 2012. 2013. gada ziemas sezonā. Ziemas dienesta funkcijas šajā sezonā būs plašāks nekā iepriekšējos gados. Nu pat kā noslēgusies iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu, kas turpmākajos 4 gados veiks ielu uzturēšanas darbus Liepājā. Konkursam tika saņemts viens piedāvājums no valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs Liepājas ceļu rajonu. Par nosacīto līguma cenu vienai ziemas sezonai 746 205 lati 15 centīmi, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātā līguma cena par visu līguma darbības laiku ir nepilni 3 miljoni latu bez PVN. Pilsētā ir savu saistīšanu noteikumu un pilsētā ir ļoti augstas prasības par kvalitāti un par šo darbu veikšanas ātrumu, ja? Un šo specifiku un izvērtēt to diezgan objektīvi. Ja? Parādās, kad arī šis viens uzņēmējs, kas var uzņemties, jo līgumā, ieliktie nosacījumi par kvalitāti, par izpildi ir, es gribētu teikt, ļoti stingri un ļoti konkrēti, ja? Un ļoti precīzi. Un acīm redzot, arī šis uzņēmējs izvērtējot šo iepirkumu, tad pieņēma lēmumu, ka viņš var to nodrošināt. Ja? Un arī mēs, gatavojot šo iepirkumu, balstījāmies uz savu iepriekšējo pieredzi un nebūtu šīs prasības nepazeminājumi. Varētu pat teikt, mēs viņus arī kaut nedaudz, bet paaugstinājām. Tas ir tās jaunums, ko mēs esam arī iepirkumā ielikām, ja? Šī prasība, kad šīs automašīnas, šī īpašā tehnika tiek aprīkota ar GPS sistēmu, ja? Ar kuru tātad mēs papildus jau kontrolē, ko mēs veicam ikdienas, tad arī mums ir šī datorizētā kontrole, un tas ir sevišķi ļoti būtiski, kad mēs saņemam pēc darba uzdevuma šo uzņēmēju izpildi, tad ir bijusi vizuālā kontrole, un pēc tam notiek arī datorizēta kontrole, kurā mēs precīzi redzam, vai šie maršruti tiešām precīzi ir izbraukt konkrētos laikos un konkrētās dienās. Jā. Ziemas sezonā Liepājas ielu tīrīšanā un pretslīdes materiālu kaisīšanā būs iespējams vienlaikus iesaistīt 25 tehnikas vienības, ko nodrošinās akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs Liepājas ceļu rajons. Latvijas autoceļu uzturētājs arī iepriekšējos 4 gados veica ielu uzturēšanas darbus Liepājā. Vienīgi jaunajā līgumā pakalpojuma cena ir lielāka. Kā to izskaidrot? Bija iespējas visiem uzņēmējiem piedalīties šajā iepirkumā. Cenas, protams, kad atšķirās no iepriekšējām cenām, kas bija iepriekšējā 4 gadu līgumā, jo, kā mēs esam pamanījuši, tad pilsētā ielu tīkls katru gadu uzlabojās, jauni projekti tiek būvēti, un attiecīgi arī ielas, kā mēs to sakām, paliek komplicētāks. Ja? Tas ir luksafori, sadalošās joslas, saliņas, dažādi arī tie paši veloceliņi, ja, kas arī būs sarežģītāk uzturēt, ja, jo, ja mēs sniegu agrāk varbūt kaut kādos posmos varējām vienkārši notīrīt uz malta, tagad jau tur būs arī velobraucēji, ja, un tas attiecīgi arī ne tikai tas, bet tas viss komplekss kopumā, protams, sadārdzina. Ja. Nerunāt jau par to, ka arī degviela paliek dārgāk, ja, un arī materiāli. Tā kā nekas nepaliek lētāks pie mums. Šajā iepirkumā par ziemas darbiem nav iekļaut darbu par sniega izvešanu. Par to izsludināts atsevišķs konkurss. Tie vienmēr ir īpaši lēmumi, un ne katru gadu, ne katru sezonu viņi arī notiek, jo tas ir atkarīgs no laika apstākļiem. Un zinām arī to, ja tas arī tiek organizēts un darīts, ka tie ir ļoti ievērojami līdzekļi. Tas bija šī viens aspekts, un otrs aspekts bija tas, ka panalizējot, vietējos uzņēmējus, viņiem pieejamo tehniku, mēs sapratām arī, ka šī gadījumā tā nav tik īpaša tehnika, kā šī gadījumā ceļu uzturētājiem, kas ir šīs īpašās mašīnas aprīkotas ar visām kvalitātes prasībām, ka šāda tehnika, mašīnas, kravas automašīnas un iekrāvēji ir ļoti daudziem uzņēmējiem. Tādā veidā mēs sapratām, ka šoreiz mēs ejam tādu ceļu un izsludinām atsevišķu iepirkumu, kurā varētu būt lielāka konkurence, un līdz ar to iespējams, kad mēs šo vienības izcenojumu mēs dabūtu priekšpilsētas pēc iespējas zemāku. Arī šogad visus darbus koordinēs komunālās pārvaldes ziemas dienests. Galvenais lēmumu pieņēmējs par to, ko tieši katrā momentā darīt uz ielas, ir kanāls pārvaldes dežurants, kurš izvērtē situāciju, ja ir izveidējušies slidīgi, tas ir dažādi traucējumi no sniega.
tad viņš pieņem dežurants, pieņem lēmumu un dod uzdevumu izpildītājām veikt attiecīgas darbības. Tas ir vai kaisīt, vai stumt sniegu. Un kam viņš tālāk šo uzdevumu dod tālāk? Uzņēmējiem, tas ir valsts autoceļi. Latvijas valsts autoceļu uzturētājiem. Kas tiek ņemts vērā? Kādi ir tie nosacījumi, kas tiek ņemts vērā? Kādu tad izvēlēties, kurā noteiktā brīdī pasākumu, jo autovadītājiem vienmēr liekas, ka tīra pa vēlu, tīra pa maz vai vēl kā savādāk? Ja mēs paskatāmies to, ka mums Liepājā ir vairāk kā 80,000 iedzīvotāji, tad 1/3 daļa no tiem brauc ar automašīnām, un katram viņam ir savas emocijas un katram savu pārdzīvojumu. Un katrā brīdī kaut kas nav apmierināts, bet no mūsu puses nekādā gadījumā netiek nekas ierobežots, tikai viss tiek darīts tā, lai tas ceļš būtu tādā laika momentā iespējami labākā kārtībā un lai varētu vadītājiem droši pārvietoties. Un tomēr mūžsanais jautājums, vai ielas laicīgi tiks sakārtotas sniega un ledus apstākļos, un cik ilgs ir tas periods no rīkojuma saņemšanas līdz izpildei. Būtībā pēc dežuranta ziņas tas mobilizācijas laiks ir kaut kur stunda apmēram, lai mēs varētu savākties, lai, teiksim, jo cilvēkiem tāpatās naktas periodā viņiem no mājām jānokļūst ir uz darba vietu, tā teikt ir šīs mašīnas jāpierūcina, jāizbrauc līdz krautnei, jāuzkraujās un tad jāsāk darbs. Un tas ir praktiski stundas laikā, tas viss notiekās. Un attiecīgi mums arī ir pēc ielu kategorijām, ja tur ir 3, 4 un 6 stundas vai A1 vai B klase, tad attiecīgi tie darbi tiek veikti. Es neteikšu, ka kāds īpaši skatās uz šiem normatīvajiem laikiem. Darbs tiek veikts, tikko dota komanda, un tā kā, jebkurā gadījumā vienmēr paiet kaut kāds laika periods no tā brīža, kad ir iestājies apledojums vai sniegs, kad ir kaut kādi apgrūtināti braukšanas apstākļi un nebūs nekad tā, kad uzreiz jau mums būs nokaisīts. Tā kā, tiem, protams, braucējiem jau to ir jārēķinās, kad kaut kādas grūtības ziemā vienmēr pastāv. Pēc līdzinējām funkcijām un pienākumiem ziemas dienests uzklausīs un apkopos iedzīvotāju informāciju ne tikai par ielu tīrīšanu, bet arī citiem komunālās pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem. Pirmkārt, zvanot uz ziemas dienesta dežuranta mobīlo tālruni 22 011 963 vai diennakts fiksēto tālruni 634 80 751, iedzīvotāji komunālo pārvaldi var informēt par pilsētas ielas stāvokli sniega un ledus apstākļos.